Te skan otrais zvans. Es vēl joprojām esmu tas pats Juris Garjāns, podcastu producents un zemesargs. Šodien mana kolēģa Reiņa nav studijā. Reiņš ir aizķēries uz mūsu austrumu robežu organizētā grupā kopā ar dažiem citiem Eiropas parlamenta deputātiem. Cerams, ka viņš tur būs kaut ko interesantu saskatījis un varēs pats pastāstīt, ko redzēja un kādi ir secinājumi un kādi plāni Eiropai par mūsu austrumu robežu. Bet studijā gluži viens es neesmu, pie manis ir Agris. Sveiks, Agri! Sveiki! Tātad Agris Krusts. Mēs pirms ierakstā ilgi un gari runājam par to, kā lai es ar Agri iepazīstinu. Man viss sajuka tas, ko es atceros. Viens, kā tu esi uzņēmējs, tev ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar IT drošības konsultācijām un ielaušanās testiem. Aha, tātad interneta drošības speciālists. Es esmu kādreiz dzirdējis, ka tu sevi sauc par balto hakeri. To arī mēs darām, principā, kad testējam sistēmu drošību, mēģinām viņā, ar īpašnieku atļauju mēģinām viņās ielausties, meklējam drošības caurumus un, to var saukt par balto hakeri. Tur daži tā dara. Jā, un vēl Agris ir radioamatieris ar pieredzi 10, 20, 30 gadu, jā? Nē, pieredze diezgan īsa, tur kaut kādi, 5 gadi ap 5 gadi varētu būt, neesmu skaitījis. Labi, un zemesargs arī nedaudz vairāk kā radioamatieris, bet zemesargs arī ar specialitāti, kuru mēs vienojāmies te plaši neiztirzāt, bet viņa specialitāte zemesardzē ir saistīta ar apmēram to, par ko viņš strādā un ar ko nodarbojas. Kā jau nojaušat, saruna šodien būs par sakariem. Par svarīgu lietu, tajos gadījumos, ja kaut kas liels notiek, sauksim viņu par krīzi, vai mēs parasti šo te eifemismu nekautrējamies aizvietot ar vārdu karš, tāds vai savādāks, bet ja kaut kas pa īstam slikti notiek, cilvēkiem ir visādas nelaimes un dažas no tām nelaimēm saistīts ar sakaru problēmām. Ja? Un sāksim ar vienkāršāko vai sāksim ar to, kas mums visiem ir labi pazīstams, mobilais telefons. Vai tev ir nojausma, cikiem no mums vēl ir tādi neglaudāmie, nevis viedtelefoni, bet podziņi, vai tev ir kaut kāds priekšstats par to? Dažiem ir, es principā pazīstu dažus cilvēkus, kam ir tāda vēl, kas mēģina lietot tos podziņu telefonus. Tad bez telefoniem visticamāk tā ir kaut kāda, 5% sabiedrības un no telefonu lietotājiem arī droši vien 98% ir ar viedtelefoniem. Tas ir visticamāk. Man liekas, bez telefona tagad vispār neko īsti izdarīt nevar, es teiktu. Bet tev nekas nav jādara, tu dzīvot kaut kā vari. Bet bankas, visa saziņa ar valsti, vajadzīgs dators vai telefons, kā minimums attiecīgi. Es nevaru iedomāties, ka kāds varētu iztikt bez telefona mūsdienās. Tā kā es domāju, 5% bez telefona, tas tā nav, man liekas, katram ir. Labi, tātad tas, ko mēs runāsim, faktiski attiecās praktiski uz visiem mums. Par mobīlo telefonu vai par tīkla paša ievainojamību no sākuma. Vispirms par tīklu, jo es esmu iztēlojies tā, ka ja ienaidnieks vēlas mūs paralizēt vai izdarīt gauži, viņš mēģina nograut mobilo sakars kopumā. Ja? Cik tas ir reāli mūsdienās, cik tas ir sarežģīti, un cik no tā vajag baidīties? Pirmkārt, nevienmēr tas ienaidnieks gribēs tos mobilo sakarus nograut, jo viņam jau arī sakarus vajag, un mobilie sakari kaut kādā mērā atvieglo viņam dzīvi. Attiecīgi, ja pastāst Ukrainu, tur nemaz nav gluži tā, ka tie mobilie sakari nestrādātu, bet. Bet es gribu brīdināt, ka es pārtraukšu Agri pa brīdim ar šādiem jautājumiem. Tātad, to mēs visi saprotam. Mobīlie sakari, tas ir kaut kāds tornis un teritorija ap to torni, un ja pēkšņi notiek karš un tā kā Ukrainā, tur stāv Ukraiņu tornis, un Krievi arī sēž uz tā paša torņa savos mobilajos sakaros, visticamāk, vai ne? Tas ir labs jautājums. Tur parādās visas tās elektroniskās karadarbības lietas, un tas, tā ka no vienas puses tas tornis ir noderīgs visiem, no otras puses tie mobīlie telefoni mērķi. Attiecīgi, jūs varat redzēt, kur atrodas tie mobilā torņa lietotāji, tur no malas vienkārši paskatoties. Labi, tātad karavīrs ar ieslēgtu mobilo telefonu principā ir atrodams. Nevis pat ne dronu un ne izlūku, tur vajag, viņu var apskatīties
Tāds, kas internetā viņi ir raudzīti. Tā gluži nav. Tur tie droni ir, un tur tiem pašiem potenciālajiem pretiniekam jau vēl pirms šī lielā iebrukuma bija zināms, ka viņi izlūk droni, ir spējīgi lidot un sataisīt kārti ar mobilo telefonu lietotājiem uz zemes. Bet tas ir par karavīriem. Pieņemsim, ka civilists neinteresē kā tāds konkrēts mērķis, un tur civilistu telefonu maz meklēt, bet tāds scenārijs, ka pēkšņi mums visiem visā valstī vienlaicīgi pazūd mobīlie sakari, vai tas ir reāli mūsdienās? Vai tas ir izdarāms kaut kā tā, kā neuzsviežot atombumbu? Nē, visādi var būt, jo tas mobilo sakaru tīkls, tā ir diezgan sarežģīta infrastruktūra. Tur apakšā ir diezgan daudz, kas, viņi nav tāda super trausla, bet, viņi ir atkarīgi no ļoti daudz kā tur. Pagājušajā gadā vasarā bija vētra. Tie, kas atcerās, ar Pierīgā, tur visvairāk cieta Jelgavas novads. Viņiem bija problēma, kad principā pēc vētras tanī novadā bija problēmas ar elektrību un nebija mobilo sakaru vietā. Tā kā vispār nebija mobilo sakaru. Tātad mobīlie sakari bez elektrības nevar. Tas ir tā kā loģiski skaidrs. Viņi kādu laiku pastrādās un pēc tam tā lēnītēm apstāsies kaut kāds 3-4 stundas tās bāzes stacijas strādās. Varbūt nedaudz kādu stundu ilgāk, bet pēc tam vairs nestrādās. Bet vai ir priekšstats par to, cik to bāzes staciju Latvijā ir? Tur ir runa droši vien pat 1000, vai ne? Jo ir 3 operatori, katram ir savas stacijas, viņas mēdz būt uz viena staba un līdz ar to pie vienas elektrības, bet tā vai savādāk tur ir milzīgs daudzums, un lai visu mobilo tīklu pārtrauktu, tas nav reāli pārtraukt. Visticamāk var kaut kādas konkrētas bāzes stacijas, vai sabumbojot, vai pārtraucot elektrību, vai kaut kā tā apmēram. Un tajā apkārtnē pazūd mobilie sakari. Lielā mērā, jā. Tas tā varētu izskatīties. Jā, tīkls jau arī teorētiski pastāv kaut kāda kiberuzbrukuma un arī tāda fiziski kinētiska uzbrukumi, kur cieši centrālā infrastruktūra. Cik tas ir reāli? Vai ir tādi precedenti un vai to ir viegli izdarīt, vai tas ir tik vienkārši tā, ka tur apsēžās kaut kāds baigi gudrais krievs kaut kur ievada kaut kādus tur kodus un džikšs pazūd mobilē? Tā nav. Tur tā kiberdrošība filmās ļoti atšķirās no kiberdrošības reāli. Tur nebūs tā, ka no ārzemēm atnāks vai kaut kur no ārpuses un kaut kur pieslēgsies jebkuram mobilo pakalpojumu sniedzējiem. Tā infrastruktūra ir ļoti aizsargāta un tā no malas nemaz tik vienkārši viņai klāt nevar tikt. Respektīvi, scenārijs tāds, ka vispār nav visā valstī vienlaicīgi mobilo sakaru, tas ir ļoti grūti iztēlojams. Viņi drīzāk ir traucējumi un kaut kādās konkrētās vietās. Mans darbs ir drošības konsultācijas. Attiecīgi, es neteikšu, tāpēc es tev šo jautāju. Kad 100% pārliecības par to nevar nekad būt, jo ir gadījumi, ka viss tīkls nestrādā. Tur mums nevajag karu, kad nestrādā sakari kādam no pakalpojumu sniedzējiem. Bet visā valstī? Vai ir bijis tā, ka visā valstī? Tā, ka pa mobilajiem sakariem ir runā. Es tagad neatceros, vai ir tāds gadījums bijis vai nav bijis, bet ir bijuši tādi, kad ir diezgan apjomīgi pārtraukumi bijuši. Kaut kā datu centra problēmas, kaut kas tāds. Vai var būt tā, ka, kā es iztēlojos, ka lielākā problēma, ja kaut kas notiek tāds nopietns uzbrukums, masveidīgs dronu uzbrukums vai dievs nedod kinētiskā kara darbība, tad mobilā tīklā lielākā problēma varētu būt tas, ka nevis viņu izslēdz, bet viņu pārslogo paši cilvēki, visi vienlaicīgi mēģinot kaut ko. Tur es domāju, ka visticamāk, jo, ja skatās no tāda riska viedokļa, tur jāstāsta, ka būs noteikti kaut kādi vairāki faktori, kas to ietekmēs. Jo mums jau nevajag kara darbību vai kaut kādas ārkārtas situācijas. Jūs varat ieiet 20 km attālumā no Rīgas centra mežā, un tur būs vietas, kur nav mobilo sakaru. Arī tagad miera laikā, un kad viss tornis strādā attiecīgi. Ja kāds tornis nestrādās, tāda vieta būs daudz vairāk. Jā, bet ja mēs domājam par cilvēkiem, tad viņi pārsvarā atrodas tur, kur tie torņi strādā. Ja? Ļoti daži cilvēki atrodas kaut kādā tādā mežā, un atkal mēs par karavīriem nerunājam, bet par civiliem. Jā, es par civiliem, piemēram, mājās es dzīvoju ciematā, kas ir, tur diezgan daudz cilvēku dzīvo, tur kaut kādas vairāk 100 mājas, un, lai es runātu pa telefonu, es no savu darba galda nevaru runāt pa telefonu.
tur tā zona neļauj to darīt. Attiecīgi, zvanu es varu saņemt, bet tas signāla stiprums nav pietiekami labs, lai es varētu runāt no sava darba galda. Līdz ar to, Bet gadījumā, ja mēs iztēlojamies krīzes vai kara gadījumā kaut kādas problēmas ar mobīlo tīklu, vai pirmais, kas var palīdzēt, ir dažādu operatoru tīkli pieejami? Tas varētu būt kaut kāds risinājums. Ka vienam ir, otram nav, vai tā? Nē, tas ir labs jautājums, vai tas palīdzēs, jo, ja kaut kas notiek visos tīklos, jau kaut kas notiks. Tie, kas ir mana vecuma cilvēki, noteikti atcerās, ka, piemēram, ja jūs gribējāt zvanīt, apsveikt savus radiniekus ar jauno gadu, jaunā gada naktī, kad iestājās jaunais gads, bija diezgan grūti sazvanīt kādu brīdi. Mūsdienās to problēmu risina internets, respektīvi zvana nevis pa telefonu daudz vai sūta kaut kādas ziņas, vēl kaut ko nezvana. Attiecīgi, ja viss sāk zvanīt, tur, vai jums ir dažādi pakalpojumu piegādātāji, pa visiem ir vienādi zvanīs. Tas nozīmē, ka šajā pārslodzes gadījumā tas dažādi operatori nebūs risinājums. Dažādi operatori var palīdzēt tev tajā mežā jocīgajā, jo tur vienam operatoram var būt zona, otram nē. Nomaļ vietu un pēkšņi izrādās, ka tur tavs LMT neiet, bet bite iet. Es teiktu, tās nomaļās vietas Latvijā, tur nekas neiet, tur nebūs neviena. Nepiekritīšu, es šorīt biju laukos, man tur ir ļoti konkrēti. Es neteikšu, kurš iet, bet viens iet, otrs neiet. Tā nav tik nomaļa vieta. Tur, piemēram, viss, kas ir ap Cenas tīreli Rīgā, kur tie lielie meži ir, tur parasti ir problēmas visiem. Tomas apkārtnē meži, kas ir tur pie Ķeguma, arī tas lielais meža masīvs, tur jūs ielīdīsiet dziļāk mežā, tur tālāk no Baldonas, no Tomas, tur mobilo sakaru nav. Tik tālu mēs sapratām, ka domāt pašus sliktākos scenārijus pa mobīlajiem sakariem, varbūt tas nav tas briesmīgākais, kas varētu notikt. Tātad mobīlie sakari visticamāk tādi vai savādāki būs. It sevišķi, ja jūs paši cilvēki viņus nepārslogosiet, visticamāk jūs to pārslogosiet, bet varbūt pēc vienas dienas sapratīsiet, ka nav jēga nekāda zvanīt tām ātrām palīdzībām vai kaut kam prasīt, jo tāpat nevienu nevar sazvanīt, liksieties mierā un kaut kāda mobilē sakara visticamāk jums būs. Vai ir tā, ka mazāk jāuztraucās par to, ka tu vari piezvanīt un parunāt, un vairāk jāuztraucās par to, ka nav interneta? Ar savu telefonu sarunu tu aizņem mazāk vietas, un ja tu ej internetā caur savu mobilo telefonu, tad tu bišķi vairāk patērē un ātrāk to vadu, latviski sakot, aizdirs. Ja? Es domāju, ka otrādi. Otrādi ir? Jā, kad interneta sakari ir optimālāki par zvanu sakariem, jo zvani noteikti prasa vairāk resursu. Bet tā sajūta tajā mežā ir tāda, ka es varbūt vēl kaut ko piezvanīt varu un dzirdu kaut kādu saraustītu sarunu, bet ja es gribu atvērt tur Delfus palasīt, tad nekas nesanāk, jo tā sajūta ir otrādi. Es domāju, ka ar kaut kādā mērā nosūtīt ziņu WhatsAppā vai signālā vai kādā citā saziņas rīkā būs daudz vienkāršāk nekā runāt pa telefonu. Attiecīgi, ja tā zonas nav, viņas nav tur. Viņi varbūt izskatās, un tā runāšana arī tur var kokā uzlīst, principā, ja gribās zonu. Principā, ja uzlīdīsiet kokā, zona būs gandrīz visur Latvijā. Vai Ukrainā viņi darbojas arī tuvu tai frontei sauktējai? Tur arī viņi principā ir? Es domāju, ka tur liels jēgas no viņiem nav, jo ņemot vērā mūsdienu to dronu kara darbību, tur neviens neko neslēdz iekšā tuvāko pāris 10 kilometru attālumā visticamāk. Tur parādās vēl viens tāds risks, kuru mēs varbūt no pirksta izzīžam, bet teorētiski tā varētu būt. Ja jums ir nepaveicies būt tuvu tur, kur šauja, tad vispār labāk varbūt nemaz nezvanīt, ka kāds jūs nenotur par to telefonu nemaz neslēgt iekšā un nemēģināt viņu, kā kāds jūs nenoturpā. Tā ir vēl viena nianse, kad izlūk droni jau skatās un tos telefonus meklē, un kur viņi atrodas. Un tur no tā drona jau nav redzams, tas ir karavīrs vai tas ir civiliedzīvotājs. Un ja jūs mērķis ir noslēpties mežā no kaut kā, tad jāslēpjas mežā, nevis jārāda, kur jūs esat. Par slēpšanos runājot, ir mīti par to, ka arī izslēgts telefona aparāts ir redzams. Vai tas ir mīts? Kaut kāda Apple iekārtas pilnīgi neizslēdzās līdz galam, un iespējams kāda Android arī ne, bet viņi nav pieslēgti mobiliem tīklam. Attiecīgi, viņš izslēgts nav, bet tas attālums, kādā viņu var redzēt, nav liels.
Es zinu, ka ir tādas visādas ierīces, sauksim viņu par maciņiem, maisiņiem, militāro preču veikalos tāds pārdod. Tas darbojās, to es pārbaudīju, vai ieliekot tajā maisiņā, viņš tiešām noslāpēja to signālu tā, ka viņš nav redzams. Tad. Ja tas maisiņš pareizais, tad viņš noslāpēja signālu, jā. Un tas ir tā, ka tu ieslēg telefonu, ieliec maisā, nesā viņu tikai izvelc tikai tad, kad vajag pazvani, iebāz atpakaļ un pazūd, ja kaut kā tā. Es teiktu tā, tur jau problēma telefonu, ka viņiem jau baterijas nav bezgalīgi lielas, attiecīgi, kad nesāt viņu tādā maisiņā ieslēgt nebūtu baigi prātīgi, jo viņš laiku meklēs zonu, viņš vēl ātrāk notērēs to telefonu. Sliktas zonas apstākļos parasti iesaka labāk viņu izslēgt. Es nezinu, vai tas padoms šeit ir vajadzīgs, bet ja jums ir baterija iet uz beigām, tad varbūt, ka visi to nezin, ka vajag slēgt ārā Wi-Fi un Bluetooth, atstāt tikai mobilo sakaраidītāju, jo katrs no viņiem meklē visu laiku kaut ko. Drīzāk jāslēdz ārā visādi Twitteri un X un tādas lietas, tie ir diezgan daudz tērē, tur tā tīkla meklēšana, tur patērē kaut ko, bet tie lietojumi, kas tur darbojās, tie jau tērē daudz elektrības. Mēs nokļuvām līdz tai tēmai par bateriju, par ilgumu, kas varbūt ir lieta, pa kuru īstenībā vajag daudz nopietnāk padomāt, jo varbūt jums mobilais tīkls arī ir, bet baterija telefonam beidzas. Un iztēlojoties Latvijas situāciju, tu esi kādreiz par to domājis? Ja tur tos Ukraiņus var apstīties, viņiem jau tā ir problēma elektrība un, attiecīgi, mēs jau meklējām, piegādājām viņiem ģenerators vienā posmā diezgan aktīvi, un Latvijā tur jau nevajag karadarbību, lai būtu elektrības problēmas. Noteikti gandrīz katrs, kas nedzīvo pilsētā, ir saskāries ar to, kad stundām vai dažreiz dienām nav elektrības. Labi, pa ģeneratoriem vēl atsevišķi runāsim, bet ieteikums turēt pie sevis gatavībā, un ja cilvēks vēlās būt gatavs visādiem sliktiem scenārijiem, tad vismaz kaut kādu powerbanku, ar kuru tu vismaz pāris reizes var uzlādēt, tas ir gandrīz must have, kā saka. Jāatcerās to powerbanku uzlādēt. Jāatcerās tā powerbanka. Ir jābūt tādai powerbankai, uz kuras ir uzlījumi tikai kara gadījumā, kur tiek tikai uzlādēta, turēta 100% pilnīgi, pa brīdim nočekot un netiek izmantot ikdienā, vai ne? Jā, bet viņas jau tad ilgi nedzīvo, attiecīgi, tur nav tik vienkārši. Vienkārši ikdienā visdrošāk es teiktu tā, ja jūs lietojat ikdienā kādas elektrības powerbankas, tad viņas vienkārši jālieto ir. Attiecīgi, tad viņi tiks lietota, viņa nebūs pilnīgi uzlādēta vienmēr, viņa nebūs pilnīgi izlādēta vienmēr, un tas drošākais variants. Turēt kara gadījumā powerbanku, es nezinu, vai būtu prātīgi. Tad izmetam līkumu ātri pa tiem ģeneratoriem. Es pieņemu, ka ir kāda kategorija cilvēku, kuriem pazūd elektrība regulāri, un viņi gādā tos ģenerators. Bet tie droši vien ir cilvēki, kuri pirmkārt var atļauties, otrkārt dzīvo privāti mājās un tam līdzīgi. Tas laikam tomēr ir tāds risinājums. Jā, dzīvoklī viņš nederēs. Par atļaušanos es īsti nepiekrītu. Ģenerators maksā tur, sākot no dažiem simtiem eiro. Tur jums jau nevajag tādu ārkārtas gadījumiem, nevajag superindustriāli, kas darbosies nedēļām nepārtraukti un izturēs. Mūsdienās jau pietiek tādu, kas dažas stundas padarbosies. Bet par tiem ģeneratoriem runājot, vai tagad ir tā, ka tu vari ieraudzīt abrīnojumu lētu pa 80 eiro un tādu nevajag pirkt? Es nezinu, es gudīgi sakot, neesmu pētījis ļoti. Es esmu nopircis vienu ļoti lietotu Zviedru armijas ģeneratoru, kas ir nostrādājis kaut kādas 2000 stundas jau, bet strādāja, vajag ieslēdz un tāds ļoti vienkārši, un viena nedaudz modernāk arī pa kaut kādiem 500-600. Es gudīgi sakot, baigi nepētīju to uzticamību. Tur visticamāk viņam ķīniešu motors un viss no tām izrietošās sekas, bet ķīniešu motors automātiski nenozīmē, ka viņš ir slikts motors attiecīgi. Un viņš man nedarbosies tā, ka mēnešiem no vietas attiecīgi. Tad droši vien, ka tad ir jāmēģina precizēt, tas galvenais parametrs ģeneratorām ir jauda, vai ne?
Viņi atšķirās, ir jauda un ir invertora tipa ģeneratori, kas dod ārā ļoti pareizu sinusoīdu, attiecīgi tur, tādu, kurā tu droši vari spraust iekšā labas, dārgas ierīces un viņas nemaksās. Teiksim, tas Zviedru armijas ģenerators nav baigi labais, jo viņš nav inventoru, viņam ir dažādas problēmas, viņam vajag sprieguma stabilizatoru, lai viņš netīšām nenodedzina iekārtas, jo, kad viņam beidzās degviela, tur var būt ļoti liels sprieguma lēciens un tā tālāk. Attiecīgi, tas ir tas, kas jāņem vērā. Degviela, lētākie būs ar benzīnu. Un dīzeļļakam ir ļoti liela mēdz būt tikai. Viņi dārgāk, viņi liela un dārgāk. Jautājums vai vajag tur. Bet par jaudu, tātad jaudu, ja kāds klausītājs nezina, tad tas ir, ko apzīmē ar W, tie ir vati. Ja? Un kas ir cilvēkam tā jauda, kas ir nepieciešama, lai salādētu telefonus? Salādēt telefonus, tur 100 vatu, tur ģenerators, bet es nezinu, vai tādi mazi nemēdz būt, ja viņi parasti būs kilovatos, tomēr kāvi W. Ja. Tur kilovatos vai ap kilovatu laikam viņi varētu sākties. Attiecīgi tēju uzvārīt vajag kaut kāds 2 kilovats vismaz tādus. Un tad, tur jau var, ar jebkuru ģeneratoru var nesanākt uzvārīt tēju. Teiksim, es savu Zviedru armijas ģeneratoru nevaru, jo viņš ir 1,8 kilovati vai 1,6 kilovati. Jā, un ja kāds nav to pētījis un skatījies, tad tās izmērs viņiem ir sākot apmēram no tāda mikroviļņu krāsas izmēra līdz leduskapju visādiem izmēriem. Tā skaitā līdz pusleduskapim, apmēram kaut kas tāds, par ko mēs šeit runājam. Jā. Cenas, nezinu, sākot no 100 līdz man liekas, daudziem simtiem. Es neesmu baigi pētījis, es domāju, no dažiem simtiem sākot līdz vairākiem tūkstošiem, 10 tūkstoši, 100 tūkstoši, atkarībā kādu ģeneratoru jūs gribat. Bet to atšķirībā no powerbanks tu vari turēt, ja tu zini, ka viņš darbojās, tad tu viņu var turēt un nedarbināt, un tur varbūt nekas traks nebūs. Nē, viņi jādarbina, ik pa laikam jāieslēdz, degviela arī nav mūžīga, attiecīgi jūs nevarat nopirkt degvielu un cerēt, ka viņa būs laba arī pēc gada tur, Viņš nav tāda lieta, ko jūs noliekat un pēc 5 gadiem mēģināsiet ieslēgt. Varbūt viņš ieslēgsies, varbūt neieslēgsies. Attiecīgi, tur viņi pa laikam jāieslēdz, tur jāapkop, varbūt eļļa jānomaina. Ja tas 4-taktu dzinējs, 2-taktu dzinējs, tad eļļa nav jāmaina. Te sākās visādas smalkas lietas, 4-taktu, 2-taktu, tie ir tie tā kā zālespļāvējs apmēram. Skan apmēram tāpat un ir kaut kas līdzīgs. Jā, skan tā tur. Man ir 4-taktu ķīniešu un 2-taktu armijas. Jā, var sakot, ģenerators ir risinājums, bet mēs par to šeit runājam, droši vien nevaram tā gluži ieteikt katram to nopirkt, jo visticamāk, ka patiesībā arī katram vienam cilvēkam tādu nevajag. Nē, var nopirkt. Uz māju vai uz 3 kaimiņiem, teorētiski jau tā kā. Var jau nopirkt lielu kaut kādu powerbank, pat ne powerbank, tos, kā viņi skaitās. EcoFlow to sauc. Jā, EcoFlow vai kaut ko līdzīgi, kas var darboties kā UPS, un tad darbiniet caur viņu televizoru, un viņš jau gandrīz visu laiku būs pilns uzlādēts attiecīgi, un tur būs diezgan liela ietilpība. Pat ja jums pazudīs elektrība, tad jūs netērēsiet kaut kādām nevajadzīgām lietām, tērēsiet vajadzīgām, un automātiski rezerve būs. Jā, šeit tad parādījās terminoloģija, lai tiem, kuri nezina, tā ir liela powerbanka. Ja? Mikroviļņu krāsnes izmēra vai arī lielākas kastes, kuras pēc būtības ir lieli akumulātori. Tas nav pats ģenerators, viņš neražo, bet viņu var un vajag visu laiku uzlādēt no parastā tīkla. Un tad tev kādam laikam tāds liels akumulators pietiek. Tu principā atkal tam teikanām tā uzmanīgi, bet kaut kādu lampiņu gaismai un mobīlos telefonus salādēt, ja tā kaste ir tāda, ko to 2 rokām mierīgi var pacelt, tad tas tur pietiek, ļoti ilgam laikam. Vairāk no dienām. Varbūt nedēļā, jā. Jā. Kaut kā tam līdzīgi. Un tas droši vien ir drīzāk risinājums nekā tie ģeneratori, jo ar tiem ģeneratoriem tomēr kaut kādā veidā jāprot rīkoties, viņš kaut kur ir jāglabā, un viņi tu gluži dzīvoklīs kapī neturēs. Dzīvoklī viņš nedarēs, bet pat ar tādiem ir nianses. Ne visus var visu laiku turēt pieslēgtus elektrībai. Tur lētākos īsti nevar, lētākie tiešām ir liels powerbankas, nedaudz dārgākie jau ir tādi, kas var darboties kā kaut kāda nepārtraukta barošanas avota, attiecīgi jūs viņu turat visu laiku pieslēgt elektrībai, pieslēdzat kaut ko viņam klāt, un tad jums ir tā visu laiku papildus drošība pret elektrības zudumu plus vēl uzkrāt elektrību.
Un, lai to izvēlētos, tur droši vien, tad, ja kādu tas interesē, ir jākonsultējās ar cilvēkiem, kas viņus pārdod, uzdodot kaut kādus pareizos jautājumus, jūs droši vien dabūsiet zināt, bet piedāvājums no Agra ir izvēlēties tādas iekārtas, kuras ir ne tikai akumulators, ja, bet kura ir arī strāvas stabilizētājs, ja šīs upsis. Ja, principā tas ir drīzāk, varbūt nedēļ upšiņš jāizvēlās, bet dēļ tā, ka viņu var visu laiku turēt pieslēgtu elektrībai, un viņam var pieslēgt kaut ko citu. Viņš, tā kā iepriekšējā podkāstā kaut ko stāstīja par duālās pielietojamības precēm, tas pēc būtības tāds arī ir tur. Skaidrs. Vārdu sakot, tas ir cilvēkiem, kuri tā nopietni noskaņojušies. Šito tēmu es gribu pabeigt jautājumu, cik ir reāli Latvijas apstākļos lādēt telefonus vai šitādus upšus ar sauli. Es zinu, ka viņiem dažiem mēdz būt pat virsū panelīši kaut kādi nelieli, kur tur kaut ko ražo. Tavu pieredze sauli, es zinu, ka tu esi ar šo krāmējies, vai tas ir reāli, ja kara apstākļos, ja tas nav gluži vasaras vidū un tam līdzīgi, vai par to vispār var domāt, ka man te ir tāds panelītis saliekamais, es te kaut kur izlikšu un tad man tur kaut kas būs. Nē, kaut kas jau būs, jā. Bet kas tur var būt? Nē, lielākajā daļā gada man liekas, ka varētu. Tur šīs tumšajos mēnešos, kas tagad sākās, principā novembris, decembris, janvāris. Tur būs problēmas, jo viena lieta saules gaismas maz ir, tāpēc, ka dienas ļoti īsas, un otra lieta, kad debesis ļoti bieži ir apmākušās. Ja es nemaldos, kaut februārī jau sāk parādīties vairāk saule, tur mazāk mākoņu, tā tīri statistiski attiecīgi, tur telefons uzlādēt mierīgi varēs, es tā domāju. Es ar telefoniem pietiek, bet visiem gadījumiem, valstī aptrūkstās elektrība, un es mierīgi dzīvoju, turpinu tālāk no saules, tas vēl joprojām īsti nav reāli, pat tad, ja tev viss jumts ir vienos paneļos, vai ne? Nē, tu teikānu tu nevari tur pieslēgt tā vai savādāk, ja tad tev tur vajadzīgs vēl visādas sarežģītas iekārtas, ja uzkrāt viņu tur milzīgos akumulātoros. Lētāk ir nopirkt ģeneratoru. Tomēr, jā. Labi, tātad saule ar izrunājumu. Mobīlie sakari un to lietošanu kara apstākļos pieteica šo tēmu vēl no savas puses parunāt arī klāt nēsošais Reinis. Viņam ir pieredze no Izraēlas un no Ukrainas. Un mēs sarunu ar Agri droši vien turpināsim nākamajā Twitteras tiešraidē. Mums tāds ir, mūsu klausītāji varbūt jau būs tādas pamanījuši. Tur mēs mēģināsim iemānīt Agru un parunāt vēl par mobīlajiem sakariem un to lietošanu karā vai kara apstākļos, bet no mobilajiem telefoniem šajā sarunā varbūt pareizi būtu doties uz satelīta telefoniem, tavuprāt, tas varētu būt tāda interesanta tēma. Ir divas opcijas, principā, kad jums nav mobīlo sakaru, satelīta sakaru un radio sakaru, attiecīgi. Viņi ir paralēli, viens otru neaizvieto, katram ir savu plusu, savu mīnusi, bet, lietojami viņi arī ir līdzīgi, tā kā jums nav jāgaida karš, lai abas lietot. Bet labi, tad par tiem satelīta sakariem. Es zinu, ka ir tāds Starlinks, to es zinu. Vai Starlinks ir virs Latvijas un vai Starlinku šobrīd lieto plaši? Starlinks ir virs Latvijas un viņi lieto ļoti plaši, īpaši kaut kādās privātmājās ārpus kur nav interneta normālā veidā un kur slikt mobilē sakari. Tur ir diezgan plaši viņi izmanto. Vai ienaidnieks var Starlinku atslēgt vai traucēt, vai cik tas ir reāli? Ir baigi grūti. Satelīta sakars principā ir diezgan grūti traucēt, tāpēc, kad pirmkārt viņi strādā ļoti augstās frekvencēs, kas ir priekš elektroniskās kara darbības slāpējamas, bet daudz grūtāk un daudz dārgāk. Otra lieta, ka tie sakari ir principā no augšas, no satelīta uz Zemi. Un tur tā tiešā līnija ir, tur ļoti grūti viņā ielīst iekšā. Attiecīgi viņi traucēt ir ļoti grūti. Kaut kādā, principā, ja jūs atrodaties uz zemes, ja jūs atrodaties lidmašīnā, tad tā ir cita lieta, pat tie stāst par GPS traucējumiem, bet uz zemes ir stipri grūtāk. Tātad, ja jums ir satelīta telefons, tad sakari visticamāk ir, bet uz satelīta telefoniem attiecas tas pats, kas uz mobilajiem šajā apdraudējuma ziņā, ja kā arī to redzu, un tie paši droni, ja tur ienaidnieks kaut ko skatās, un ja jūs ar tādu telefonu nokļūstat nepareizajā vietā, tad
jūs arī esat redzams, vai ne? Nu, principā, jā, tur, ja viņš speciāli ir jaudīgs, vai ne? Viņš ir jaudīgāks par parasto mobilo telefonu, bet tur ir kaut kādas predarbības iespējas arī atšķirībā no mobilā telefona. Tur, tāpēc, ka tornis atrodas uz zemes, kaut kādā mērā. Tur, telefonam ir jāraida diezgan paralēli zemē, un viņš raida uz visām pusēm. Satelīti atrodas gaisā. Tā vienkāršākais veids, kā predarboties pret elektronisko kara darbību, kas saistās ar GPS slāpēšanu vai satelītu sakariem, izrociet bedri un ielieciet GPS bedrē. Un jums zemes slāpētāji neko neizdarīs. Bet paskaidro, kāpēc man būtu vajadzīgs civilistam GPS kara laikā? Ko jūs to GPS? Visi jau grib zināt, kur jūs atrodaties. Respektīvi, tu ielien kaut kādā grāvī, ieslēdz to telefonu un paskaties, kur tu atrodies, tev parādīs punktu, tu saproti, tas ir gadījumā, ja apkārtnē slāpē signāli, jo, principā, savādāk to jēga darīt nav. Attiecīgi par satelītu sakariem tas pats, ir ierokat savu, lai gan tur liels jēgas to Starlink šķīvi arī nav rakt iekšā, viņi teorētiski, viņiem ir kaut kāda sānu izstarojumi arī, un varbūt viņus tā kā var redzēt, bet, Bet principā ir tā, ka, ja jūs viņu tā smuki noslēpjat, viņš vizuāli nav baigi viegli pamanāms, ja jūs mākat viņu nolikt, un tad jums tur tie sakari varētu būt diezgan netraucēti un varētu nebaidīties. Ne? Jā. Bet tas prieks ir dārgs, ja? Nē, kā dārgs. Starlinks ir salīdzināms izmaksās ar jebkuru parastu internetu, ko jūs dabūjat. Principā tāds normāls pieslēgums maksās 50 eiro, ja viņš nav ierobežots. Laikam 35 eiro Latvijā ir ar kaut kādu ierobežojumu. Un, ja pavisam lēnu gribās, tad kaut kad 5 eiro mēnesī maksā. Tā jums sākotnēji jāsamaksā tie pārsimts eiro par tām iekārtām, bet, Tu tos ātrums tagad nosaucīji Starlinka ātrums. Ja? Es saucu cenas Starlinka. Jā, Starlinka cenas. Jā, ātrums nesauc. Tas laikam lētākais par 5 eiro ir 0,5 megabits sekundē, kas ir ļoti lēni, bet kaut kādu ziņu nosūtīšanai derēs mobilajiem pieslēgumam. Turklāt tas Starlinks, ko jūs varat ņemt līdzi pārvietot, viņš mobilais Starlinks. Ja jūs gribat nolikt Starlinku mājās, jūs viņu neaiznesīsiet nekur baigi tālu, iespējams, kad tas nepatiks pašam Starlinkam un viņš nestrādās, teiksim, kaut kādā citā Latvijas vietā. Jā, šitās divas lietas paskaidro. Tātad viens, ka principā tā Starlinka antena ir vienāda visiem ātrumiem. Ja? Tā ir tāds plakans, tāds balts, tāds panelīts. Ja? Viņas ir vairāk veidi. Teorētiski viņa nav antena, tas ir antena masīvs, bet jā. Tā vienkāršot runājot. Un principā viņu var pārvietot, bet ir ierobežojums, jo tad, kad tu pēc Starlink, tu pasaki, kur viņi būs, un tad viņš tev tur, Ilons Masks tev kaut kā tur iespiež tur tādu zīmīti, ka tu tur vari, jā. Un ja tu esi kaut kur citur, tad nepārāk. Jā, Starlinkā ir GPS uztvērējs, un tur tie fiksētie, es nezinu, es neesmu mēģinājis pārvietot fiksēto Starlinku uz citu vietu. Man ir fiksētais un man ir mobilais Starlinks. Attiecīgi, jūs varat izvēlēties fiksēto Starlinku, tad viņš strādās konkrētajā adresē, pilnīgi noteikti, vai citur es nezinu, un ir mobilais, kas ir parasti nedaudz dārgāks priekš tādu pašu datu apjomu, un to jūs varat lietot, kā jūs izvēlaties. Eiropas ir nedaudz dārgāks par stacionāro, visas pasaules ir jūtami dārgāks par stacionāro. Vai bez Starlinka ir kaut kādas mums alternatīvas? Ir citi satelīti internetu piegādātāji, kurus, godīgi sakot, neesmu pētījis, jo Starlinks ir vienkāršākais un pieejamākais. Tu minēji satelīta telefoni, kas ir, tie telefoni attiecīgi ar visām no tā izrietošajām sekām, kad jums jāuztver satelīti, lai jūs varētu piezvanīt, un jāuztver satelīti, lai jūs saņemtu zvanu. Un ir arī īsziņu servisi, tāds kā Garmin InReach, kas piedāvā tur sūtīt īsziņas caur satelītu tīklu vai e-pastu caur satelītu tīklu, un papildus piedāvā vēl kaut kādu glābšanas izsekošanas funkciju, ka jūs visu laiku tā iekārta sūtīs ziņas, kur jūs atrodaties, un glābšanas funkcija attiecīgi SOS poga, kad jums tur par laikam SOS servisi bez maksas, kad bez maksas jūs varēsiet sazināties ar glābšanas centru, kas izsauks ātro palīdzību jums,
Un, ja jūs maksāsiet kaut kādus pāris €10 gadā, tad jums būs glābšanas servis, ka tas glābšanas centrs organizēs palīdzību, ja nepieciešams, atbrauks helikopters, jūs aizvedīs uz slimnīcu un tā tālāk. Šito es gribētu teikt to, ka ne ātrā palīdzība, ne helikopters jums kara laikā nenoderēs, bet tam Starlinkam ir problēma ar to, ka mēs nezinām, kurā pusē Ilons karos, ja? Kā tur ir? Viņš principā mēdz atslēgt, ja, vesels reģions. Viņš mēdz atslēgt, bet es domāju, ka tas risks, ka tā sistēma ir diezgan sarežģīta, attiecīgi. Tur ir daudz, kas var salūst. Jums vajag, lai satelīti strādā, lai komunikācijas starp satelītiem notiktu, lai zemes stacijas, uz kurien satelīti sūta, tos datus arī strādātu. Tur ir tik daudz kustīgu detaļu, ka, ja es nemaldos, dažus mēnešus atpakaļ visu globāli Starlinks pārstāja darboties kaut kādas 4 stundas. Nebija Starlink vienkārši. Un viņi atdeva naudu atpakaļ? Neko jau baigi neatdod. Tur, par tādu naudu tur nevar prasīt, lai kaut ko atdod atpakaļ. Ja jūs maksātu tur kaut kādus 11,000 vai pāris 10,000 mēnesī, tad tur var prasīt kaut kādu €50 mēnesī, ko jūs varat prasīt atpakaļ. Var sakot, ja kādam noteikti ir nepieciešami sakari, tad viņš droši var domāt par Starlinku. Tas nav tik dārgi salīdzinoši lietojami. Un es sapratu, ka tev tā ir spiesta lieta, tu nevis eksperimentē, bet tev vienkārši ir slikts mobilais tīkls tur, kur tu dzīvo, un tu Starlink lieto spiestā kārtā, lai dabūtu internetu. Ja? Viņš ir slikts. Es varu izmantot datu pārraidēji ar lielām antenām virziena darbības, un tā es arī visu laiku strādāju. Tas pēdējais piliens bija pagājušā gada vētra, kad vajag strādāt, bet pastrādāt nevar, jo interneta nav. Un tad tev jābrauc ar mašīnu, jāmeklē toriņi, pie kuriem tu vari strādāt, attiecīgi, kas nav tā kā super labi, un tad beigās izlēma, ka labi, pirkšu Starlinku, nopirku vienu, beigās man ir 2 Starlink, viens priekš ceļošanas mašīnā, mobilais un viens fiksētais, jo sākotnēji bija izdevīgāk nopirkt vienu mobilo Starlinku, ko izmantot fiksētā vietā, un ja vajag aizbraukt ceļojumā, vienkārši viņi aizbraukt ceļojumā, un tad pamainīt cenas Starlinks, un tad beigās ir izdevīgāk turēt 2. Labi. Skaidrs. Izklausās sarežģīti, un varbūt tu saki, ka tas nav baigi dārgi, bet tā vai savādāk, tās ir tādas cenu kategorijas 50 mēnesī vai 200 uzreiz 300 pirkums, jā, viss, par ko mēs šeit runājam un apspriedām. Tas nav, to mēs nevaram teikt, ka tas ir tā pilnīgi visiem, jā. Bet tas ir salīdzinot, jūs varat atteikties no interneta pieslēguma cita veida. Pat pilsētā ir logi uz dienvidu pusi, vai tad es domāju, ka ļoti, ļoti mierīgi to darīt. Jautājums, cik jūs maksājat par esošo internetu pieslēgumu, cik viņš labs ir un cik ātrs ir. Ļoti iespējams, ka vienkārši viņu var nopirkt, tāpēc, ka šī tā lieta, kas jums nav jāgaida kaut kāda krīzes situācija, lai viņš noderētu. Jā, tu tagad par Starlinku, kas noderētu. Jā. Otra lieta, tas, ko es pieminēja Garmin InReach, ka jūs varat sūtīt īsziņas. Tas pilnīgi noteikti nav katram, bet ja jūs nodarbojaties ar kaut kādiem pārgājieniem, braucat ar laivām kaut kur ārpus civilizācijas, es nevaru iedomāties, kāpēc vispār kaut ko tādu vajadzētu mūsdienās darīt bez tādas iekārtas. Bet tad īsziņas uz kurien viņš ir sūtīts? Uz tādu pašu iekārtu vai uz SMS uz telefonu? Uz SMS telefonu, uz e-pastu var sūtīt. Bet nevis balss ziņas, bet īsziņas. Īsziņas, jā, bet kā, piemēram, es aizbraucu fotografēt uz slēpni vietā, kur ir pilnīgi nekas, tur zonas nav. Jāpaskaidro, Agris fotografē dzīvniekus un putnus no slēpņa, nevis krievu tankus, kas šobrīd vēl, bet attiecīgi, tur bieži vien nav zonas. Es iekārtojos slēpnī, aizsūtu sievai ziņu, ka es esmu slēpnī. Tur sieva zina, attiecīgi, tur braucu ar motociklu pa mežu, es pa mežu ceļiem. Es tādu paņemu līdzi, jo tur bieži vien gadās izbraukt no vietas, kur nav zona. Es ceru, ka nekas nenotiks, bet, ja kaut kas notiek, satelīta sakari ir faktiski visur pieejami. Es varu aizsūtīt ziņu, ka es esmu šeit, tur kaut kas ir salūzis, vai man vajag palīdzību, vai sliktākā gadījumā tā savu spoku, ko var izsaukt. Un tas varbūt ir arī jāpaskaidro, satelīta sakari ir daudz mazāk atkarīgi no laika apstākļiem. Ja, viņi drīzāk atkarīgi no tā, vai, tu ielien baigi dziļā mežā starp lieliem kokiem, tad ir problēmas, bet ja puslīdz atklāta vieta vai kaut kā tam līdzīgi, ja tu redzi debesis, tad
kaut kādus satelītus tu agri vai vēl noķer, ja? Apmēram tā. Tur ir tā, ka Starlinks jums nestrādās mežā, tur pilnīgā dziļā, tur jums vajag atklātu vietu InReach, tāpēc, ka viņam ir relatīvi maz datu apjomu jāsūta. Jūs varat, nebūs tā, ka tā īziņa aizsūtīsies momentāli, iespējams, jums vajadzēs 10-20 minūtes gaidīt, kamēr aizsūtat īziņu, 10-20 minūtes gaidīt, kamēr saņemat atbildi, bet vismaz jums ir sakari. Labi. Tā, man šķiet, ka pa mobilajiem telefoniem, satelīta telefoniem un satelīta sakariem esam izrunājuši tas, ko tu iepriekš teici, otrs virziens ir radiosakari. Es saprotu, ka mēs tūlīt parunāsim par rācijām, kas ir radiosakari, bet pirms par rācijām varbūt izmetam līkumu par radio. Tātad, tie gluži nav sakari. Tas ir, tu nevari ar radio kādam piezvanīt, ja, bet ir šis te viedoklis vai šī koncepcija, ja, ka sliktu notikumu gadījumā ir jāslēdz iekšā radio un jāklausās, ko saka, ka tur varēs dzirdēt. Vai tu vari pakomentēt, cik atbilstoša mūsdienu situācija cerība, ka tu ieslēgs to radio un tur kaut kas tur skanēs sakarīgs? Nē, mēs atceramies gadu vai cik atpakaļ bija Latvijas radio piedūmojums un kas notika. Principā radio pārtrauc raidīt, visā ātri izmuka ārā Doma laukumā un radio ēterā iestājās klusums. Jūs tikko noklausījāties pirmo pusi no sarunas ar Agri Krustu. Otro sarunas daļu, kurā mēs ar Agri runāsim par radio aparātiem, radio viļņiem un par rācijām, jūs varēsiet dzirdēt jau nākamajā nedēļā. Papildus tam visam mums ir arī plāns norganizēt sarunu par mobilajiem telefoniem Twittera tiešraidē. Ieceri ir tiešraidē uzaicināt dažus labi informētus cilvēkus un izrunāt tos jautājumus, kuri neiekļuva sarunā ar Agri. Tātad tiem, kuriem ir viedoklis vai jautājumi par mobilo telefonu sakariem krīzes situācijās, būs iespēja runāt vai uzdot savu jautājumu. Sekojiet mūsu Twitteriem, norādes ir tepat sērijas aprakstā, un tiekamies Twittera tiešraidē. Vai nākamnedēļ sērijas mobīlie telefoni, satelīti, elektrība, radio un rācijas 2. daļā. Uz tikšanos!